Pie Jūrmalas šosejas blakus gājēju pārējai un sabiedriskā transporta pieturēji Beberbeķi atrodas kafejnīca Ceļmalapa. Ceļmalas restorāniņš ar koku mēbelēm, laipnu personālu un lielisku apkalpošanu. Tā mājīgajā atmosfērā ir patīkami apstāties, pa ceļam iēst vai pavadīt vakaru kopā ar draugiem. Šeit jums piedāvās gaļu un zīvis tepat pagatavotas uz karstām oglēm. Mūsu kafejnīcā pamatēdiens ir šašliki, bet pie mums, protams, var arī nogaršot zivju ēdienus un vistiņu un tītaru. Tā kā ir foreli, ir sams. No Ceļmalas restorāna neviens neaiziet izsalcis dāsnās porcijas, pabaros ne tikai tos, kuri mīl garšīgi paēst, bet arī tos, kam patīk daudz ēst. Tā ir lieliska vieta pa ceļam uz vasarnīcu, arī banketu, jubileju un ģimenes svētku rīkošanai. Ceļmalapas lepnums žāvējumi, vista desas, kuras tieši tāpat tiek žāvētas uz vietas. Tās var nopirkt ne tikai kafejnīcā, bet arī dažādos pasākumos un izbraukuma veikaliņos, gada tirgos, izstādēs un pilsētas svinībās. Ar elektrību netiek ēdienu gatavot, viss ir uz oglēm un kūpinam arī tikai ar augsni, nav mums nekādas iekārtas sarežģītas, viss ir vienkārši kā sentēvi to darījuši. Savā darbības laikā restorāniņš Ceļmalapa ir ieguvis pastāvīgos apmeklētājus, kuri regulāri nāk šurp kopā ar saviem tuviniekiem, kā arī aicina atnākt arī savus paziņas. Ceļmalapā var pasūtīt žāvējumus tieši mājās. Iesākām kūpinājumus tirgot paralēli saviem ēdieniem, un cilvēkiem iegaršojas, un bija klienti sāka jau sūtīt un braukt pakaļ tieši kūpinājumiem. Ne tikai vairs atbraukt te paēst, bet arī, kad bija kāds vajadzības, sūtīja un brauc pakaļ. Braucot pa Jūrmalas šoseju, samaziniet ātrumu un pieturiet, lai nobaudītu garšīgas pusdienas kafejnīcā Ceļmalapa. Cenas šeit ir patiesi demokrātiskas.